Alkohols, briesmīgi jaunumi par viņu. Pēdējais pētījums rāda, ka starp citu, te nekāda informācija par uzlīmītēm nebūs. Pētījums uz 2 miljoniem iedzīvotāju uztaisīts Amerikā un Anglijā. Pētījums rāda tā, ka ja pat bišķiņ dzer alkoholu, cilvēks vēlāk slimos ar demencijā. Demencija ir lielāka iespēja, ka cilvēks slimos ar demenciju. Daudzreiz lielāka iespēja. Alkohols iznīcina vienkārši mūsu smadzenes šausmas. Labi, paklausīsimies, ko saka ChatGPT par demenciju. Pasaki, kas ir demencija? Demence būtībā ir tāds stāvoklis, kur cilvēka laika pasliktinās atmiņā, domāšana un spēja ikdienā darboties. Tas nav vienkārši parasta aizmācība, bet drīzāk nopietnāka slimība, kas var ietekmēt to, kā cilvēks uztver pasauli un sevi pašu. Ir dažādi demences veidi, piemēram, Alzheimera slimība, un ar to parasti saskaras vecāka gadagājuma cilvēki. Es te lasīju pētījumu, ka uz 2 miljoniem iedzīvotāju Amerikā un Anglijā, ja lieto kaut mazliet alkoholu, tas palielina risku slimot demenciju. Tā varētu būt? Jā, patiesībā tas ir diezgan ticami. Pētnieki ir atklājuši, ka pat salīdzinoši neliels, bet regulārs alkohola patēriņš var palielināt demences risku, jo alkohols var ietekmēt smadzeņu darbību un pasliktināt kognitīvās funkcijas ilgtermiņā. Tā kā Anglijā, piemēram, alkohola lietošana ir diezgan izplatīta, nav brīnums, ka tas var ietekmēt arī demences statistiku. Labi, nu traki, tad tu varbūt ieteiktu pārtraukt dzert alkoholu? Jā, tieši tā var teikt. Ja ir vēlme mazināt demences risku un kopumā parūpēties par smadzeņu veselību, tad alkohola lietošanas samazināšana vai pat pilnīgā teikšanās var būt ļoti laba ideja. Tas ne tikai palīdzēs ilgtermiņā, bet arī uzlabos pašsajūtu ikdienā. Nu šausmas, vai ne? Jā, tieši tā var teikt, ka tas ir sava veida rūpes par sevi. Samazinot alkohola lietošanu vai atsakoties no tā, tu dod savam ķermenim un prātam iespēju justies labāk un ilgtermiņā pasargāt sevi no nevajadzīgiem riskiem. Tātad jā, tas ir diezgan pašsaprotami. Rūpējies par sevi. Rūpējies par sevi?